Jau mācoties vidusskolā, biju izdomājis, ka es vēlos būt par juristu. Savu karjeru uzsākusi no aplošņu līmēšanas. Es vēlāk arī sāku strādāt par tiesas sēžu sekretāru, un tajā brīdī es sapratu, ka es arī gribu būt ne tikai jurists, bet ka es gribu būt tieši tiesnesis. Tiesnesis amatā es esmu 30 gadus. Priekš manis lielākais gandarījums tiesneša darbā ir pareizi izspriest lietu. Visu laiku tiesnesim ir nepieciešams pilnveidoties. Uzsākot mācības, es pieļauju, ka ne jau visi uzreiz teiks, jā, mēs gribam būt tiesneši, bet iespējams pastrādāt sistēmā, pastrādāt tiesās par tiesnešu palīgiem, par sekretāriem. Ja tik tiešām ir vēlme, tad es teiktu nebaidīties un iet un īstenot. Tas viss ir to vērts. Pēdējo 20 gadu laikā apgabala tiesas ir spērušas platus soļus uz priekšu. Tas viss ir saistīts arī ar tehnoloģiju ieviešanu, kas atvieglo darbu. Tās iespējas ir daudz lielākas un plašākas attīstīties pašiem un līdz ar to attīstīt arī tiesu, nekā tas bija pirms 30 gadiem. Tiesneša darbs ir ne tikai atbildība par cilvēkiem un sabiedrību, bet arī iespēja padarīt dzīvi labāku.